Vakar Ukrainas armija sāka smagā bruņojuma atvilkšanu no frontes līnijas, tomēr tās plāni varētu tikt koriģēti, ja pretinieks atklās uguni. Pagaidām nav nekādu garantiju, ka februāra vidū Minskā panāktā pamiera vienošanās tiks ievērota. Arī mūsu diplomāti uzsver, ka Minskas pamiers ir ļoti trausls. Kāda īsti ir situācija Ukrainā, to jautāsim Latvijas ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei šajā valstī Argitai Daudzei. Labrīt! Labrīt! Jā, tātad gads kopš Maidana asiņainajiem notikumiem ir apritējis. Tās ziņas, kas pienāk no Ukrainas, ir ārkārtīgi dažādas un, var teikt, mainās pa stundām. Kā jūsu raksturot šā brīža situāciju Ukrainā un vai tomēr tuvākajā nākotnē varētu iestāties stabils pamieris? Es domāju, ka var piekrist tam, ko prezidents Porošenko teica mūsu Saeimas priekšsēdētājai viņas vizītes laikā, ka pamieris ir aprunāts, uz to liek lielas cerības, bet ilūzija ir maza. Un to mēs redzējām arī pirmajās dienās pēc Minskas tikšanās 13. februārī, ka cīņas turpinājās Donbas tajā daļā, kurus ir ieņēmuši Ukrainai pilnīgi nelojāli spēki un kurus atbalsta Krievijas vadība. Tai pašā laikā jāuztver, ka Minska ir bijusi ļoti svarīga, lai vismaz uz laiku pārtrauktu šo slaktiņu, kas notiek Ukrainas austrumos. Un tas arī parādīja, ka Ukraina ir gatava dažādos veidos panākt uguns pārtraukšanu, ir gatava uz zināmu piekāpšanos un parādīt pasaulē, ka tā ir šajā militārajā konfliktā miera daļa. Es domāju, ka mums gan šī nedēļa, gan nākamās nedēļas ir arī jāturpina domāt, ka Ukraiņiem izdosies un arī ar savu labo gribu atvelkot šo smago artilēriju no Debaļcevas reģiona, jā, un ka tas būs labs signāls vismaz lielākai pasaules daļai, kur atbalsta Ukrainu, un savukārt atkal signāls, ka šajā konfliktā kura puse tad ir tā, kur vēlās mieru. Pērn februāra beigās Krievija okupēja Krimas pussalu. Ukrainas prezidents Petro Porošenko ir izteicies, ka tas nebūs viegli, bet Ukraina Krimu atgūs. Vai tā pavisam godīgi runājot, jūs tiešām saredzat tādu iespēju, ka tas varētu notikt? Es arī paņēmu līdzi vienu jaunāko avīzi Deņi, jā, kur arī Petro Porošenko teiktais ir uzsvērts, ka Ukrainā ir pilnīga vienprātība starp visiem politiskajiem spēkiem un sabiedrību, ka Krima bija, ir un būs Ukrainas daļa. Tas ir skaidrs, bet vai jūs saredzat reāli iespēju, ka Krima tiek atgūta? Kas ir jautājums, ka atgūta? Krima tika okupēta, anektēta. Ņemsim vērā, ka arī mūsu valstī ir pieredze ar šīm darbībām. Gan mūsu valsts ir bijusi okupēta, gan anektēta. Jā, mēs no tā atbrīvojāmies. Vai tās robežas varētu tikt atkal pārvilktas par labu Ukrainai, jūsuprāt? Jautājums ir tikai kad. Un būdams cilvēks, kas, teiksim, okupācijas sākuma posmā Krimā, kam es biju pagājušā gada marta sākumā, to norisi varēja vērot un skaidrs, kas tur notika. Un ka zaļie cilvēciņi ir skaists nosaukums, ekoloģiski, ekologiem, tā teikt, patīkams, bet patiesībā jau tie bija Krievijas karaspēka daļa. Parunāsim mazliet par Eiropas attieksmi pret Krimu. Ir bijuši dažādi arī sankciju viļņi pret pussalu, un arī tie ir atcelti pēc tam. Kā jūsuprāt ir Eiropai jātiecās pret šo pussalu? Mēs zinām, ka tur dzīvo Krimas tatāri, pret kuriem Krievijas varas iestādes neizturās labvēlīgi un mēģina apspiest. Vai jūs uzskatāt, ka vērtējot sankcijas pret Krieviju un pret Krievijas režīmu, Krīma jāskatās atsevišķi, vai tomēr arī Krīmai jābūt iekļautai šajā sankciju režīmā? Krīma ir sankciju režīma daļa.
un sankcijas ir arī vērsts pret tām amatpersonām, pret tiem sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, kuri ir atklāti atbalstījuši Krimas okupāciju un aneksiju. Protams, ka Krima kā Ukrainas daļa ir tas pamats un juridiski apstiprināts pamats, uz kuru mēs balstamies. Un demokrātiskās pasaules viennozīmīgs uzsvers uz to, ka Krimas atzīšana citas valsts teritorijā nenotiks un nekad nenotiks. Es domāju, ka tas ir pietiekami stabils un mums nevajadzētu to apšaubīt. Nu, pat laikraksts Washington Post kritizējas ASV prezidentu Baraku Obamu, ka viņa darbības, vai pareizāk sakot, bezdarbība tikai aicina Krievijas prezidentu uz tālāku agresiju. Arī jūs esat teikusi, ka diplomātijas valodai būtu jābūt asākai. Kā jūs vērtējat šobrīd rietumu diplomātu retoriku neilgi pirms un arī tagad pēc Minskas pamiera vienošanās? Nu, pirmkārt, mēs visi esam rietumu diplomāti, jā, un manus kolēģus, es domāju, ka mēs esam vienā sasaistē, un tāpēc es nevēlos kritizēt. Tas, ko es esmu dzirdējusi no Ukrainas bijušajiem diplomātiem, kuri jau tagad izsakās kā eksperti, ja, viņi ir aicinājuši tiešām runāt skaidrāku valodu, jo šis ir tik Eiropai būtisks laiks, kad ir jāsaliek punkti uz i, kā no eifēmismiem varētu arī izvairīties. Tas ir bijušā Ukrainas ārlietu ministra Ogrisko viedoklis. Un es domāju, ka diplomātijā vienmēr var atrast tādus vārdus, jā, kurus tā puse, kurai tie ir veltīti, sapratīs, ka tā ir visstingrākā valoda. Ja agresija turpinās, vai Krievija būtu jāizslēdz no starptautiskās banku pārskaitības sistēmas, jūsuprāt? Jūs prasat man privāto viedokli? Jā. Jā. Izteikumi gan saka, ka eksperts saka, ka tā būtu 10 balles sankciju skalā, un šobrīd mēs esam apmēram pie 2–3 ballēm sankciju stipruma ziņā. Es nedomāju, ka mēs esam tik vāji. Bet jādomā arī par to, kā palīdzēt Ukrainai šajā laikā, ne tikai ietekmējot Krievijas vadības lēmumus, bet reāli kā Ukrainas ekonomikā radīt situāciju, ka tā sāk atdzīvoties straujāk nekā tagad ir pilnīgs kritums. Un šajā ziņā rietumiem ir ko darīt un, protams, manuprāt, uzticēšanās pakāpei Ukrainas spēkiem vajadzētu būt lielākai. Runājot vēl par Krimas situāciju, protams, jau pieskārāmies tatāru jautājumam. Kāda ir jūsu rīcībā esošā informācija? Kā šobrīd dzīvo Krimas tatāri? Jā, es nesen tikos ar Krimas cilvēktiesību lauku misiju, tā varētu latviski to tulkot, pārstāvji, kuri ir bijuši spiesti aizbraukt no Krimas un tagad ar saviem kolēģiem no citām valstīm cenšas monitorēt to situāciju, esot ārpus Krimas. Arī Refats Čubārovs, kas ir Mežlisa vadītājs un regulāri uztur kontaktus ar saviem tautiešiem Krimā, saka, ka represijas pastiprinās, jebkādas brīvas izteiksmes formas tiek ierobežotas un Krimas tatāru pulcēšanās arī ierobežotas. Ļoti smaga ir situācija Krimā un es domāju, ka tuvākā laikā tur uzlabojumi nav manāmi. Krimas tatāri kā tauti, kas šajā pussalā ir dzīvojuši gadsimtiem un uzskata to un patiesi un taisnīgi uztēt to par savām mājām, paliks Krimas patrioti un viņi ir izvēlējušies Ukrainu kā valsti, kurā viņi dzīvo.
Un tāpēc viņu viedoklis nesaskan dabiski ar okupācijas varas viedokli un pret viņiem vēršās, bet smagāk nekā to varēja iedomāties paši Krimas iedzīvotāji un ne tikai tatāri. Katrā ziņā cerēsim, protams, uz situācijas uzlabošanos un sekosim līdz starptautiskiem notikumiem. Paldies! Bet es jums gribu vienu sentenci jums nolasīt, ko Refats Čubārovs savā laikā man teica marta sākumā, kad es tur biju, un kā sākās okupācija un kāda loma bija masu informācijas līdzekļiem. Ja? Šis te hibrīda kara aizsākums, ko mēs vērojam patiesībā Krimas pussalā. Un viņš teica tā, ka informācijas telpa ir ļoti sargājama. Un karoks, Krievijas karoks, kurš sāka izplatīties Krimas pussalā virs valdības mājām, vērtējams kā tanks un ziņa kā lielgabals. Jā, kādā veidā tas liecina arī par viņa attieksmi pret to, kā sāka gatavot okupāciju Krimā. Kāda šobrīd tur ir situācija, teiksim, ar vārda brīvību, ar cenzūru? Es atceros pagājušais, kad jūs bijāt studijā, jums bija daudz dažādi laikraksti, kas mēs runājam par to, ka izskatās, ka tur vārda brīvības jēdziens arī iegūst jaunu jēgu un nozīmi. Krimā? Ukrainā kopumā. Ukrainā kopumā viedokļu dažādība ir vērojama. Televīzijas kanāli, kas atrodas dažādu privātu personu īpašumā, cenšas atspoguļot notiekošo maksimāli objektīvi, es gribētu teikt. Bet jāņem vērā, ka situācija ir ļoti neviennozīmīga gan iekšpolitiski un galvenokārt jau kara darbības austrumos dēļ un zināmi informācijas ierobežojumi, acīm redzot, tiek ievēroti. Bet es iegūstu to informāciju, ļoti plašu un es nevarētu pārmest Ukrainas masu informācijas līdzekļiem, ka viņi apzināti kaut ko slēpj.